Tā arī ir, un tā ir bijis visos laikos, tas ir apziņas specifika, ja? Kā es saku, ir bērna apziņa un ir skolotāja apziņas specifika. Skolotāja apziņas specifika ir tā, ka viņš no iekšpuses uz ārpusi dod piemērus. Bērna apziņas specifika. Bērns ne jau tas, ka tu varbūt arī 50, 60, 100 gadīgs vīrietis un joprojām ar bērna apziņas specifiku. Ja? Tas, ja mēs tur tā dikti ezotēriski gribam iedziļināties, tas ir saistīts ar to, cik milzīgi ir tava, kā lai saka, inkarnāciju pieredze. Ja? Jo kamēr tu attīsties un formējies, tu smelies no ārpuses visu sevī vēl iekšā mācies. Var sākt par dvēseles vecumu. Ja? Pārsvarā tas ir 80–90% sabiedrības šī apziņas stāvoklī atrodas. Lūk, jo te mēs esam nosacītā inkubatorā, kur mēs arī augam, tur tās tika attīstīts. Izmēģinājumu poligons. Izmēģinājumu un attīstību poligons, jā, tā. Un ik pa laikam tiek iemest iekšā kaut kādas tur nobriedušākas dvēseles, kuras tad var arī parādīt vai pateikt, vat ir šitā dariet, vai tādu nedariet, vai šitā ir pareizi, vai tā nav pareizi. Ja? Protams, viss jautājums par to, kurš spēj tur kaut ko uztvert, kam ir interesi vispār, kurš apzinās savu, kā tu minēji, ja, kāpēc mēs tā esam uz šīs planētas, ja, savu jēgu atrasties šeit uz planētas un vispārējo. Ja. Tas, ja mēs atrodamies, nosacīt, kā man kādreiz tādās mācībās stāsta, ja mēs atrodamies mātes klēpī, un tikai tad, kad mēs sasniedzam zināmu briedumu, ja, tad mēs piedzimstam no šīm te visām inkarnācijām un kļūstam jau par kaut ko lielāku. Bet tas notiek tikai pēc tam, kad mēs esam sasnieguši kaut kādu apziņas briedumu, kā minimums esam kļuvuši, noformējušies sevī kā skolotāja apziņas stāvoklis. Ja. Citi vēl varētu nodēvēt to par vecāku apziņas un bērnu apziņas, bet man tā kā vecāki īsti neliekas, jo šodien vecāki asociēs ar ļoti daudzām citām lietām. Es viņu saucu par skolotāju apziņas stāvokli. Lūk, tāpēc, ja mēs tā skatāmies, kad lielākā daļa tomēr skatās, kā tu teici, no ārpuses, ja, tad tas, ko lielākā daļa no ārpuses arī redzēs, degradējošā sabiedrībā būs noteikti tas, ko nevajag darīt. Ja, ja mēs gribam kaut kā virzīties speciāli, vai tas vienkārši tā ir? Tas ir vīrus. Vīrusi speciāli tiek radīti, vai ne speciāli, kā programmētājs. Man ar tā liekas, ja. Vīrus, teiksim tā, kā imunitāti uztrenēt organismā. Tad ielēžot kaut kādu ik pa laikam injekciju ar vīrusu, un skatoties, kā tur dabīgā veidā tas organisms reaģēs, vai kā tur tā programmatūra apziņa tiks galā ar šo vīrusu. Netiek galā, vai kur tur tehnisko palīdzību ieliekam, šitien bišķiņu pastumiem vēl kaut ko. Aizsūtam kādu gudru grāmatu, lai palastu viņu tur, ja? Lai saprast, kā ar vīrusiem. Aizsūtam bībeli, pieņemsim, ja? Kas tu nedrīkst nokaut. Ja? Nedrīkst nokaut izrādās. Ok, turpināsim nenokaut tālāk pa dzīvi. Ja? Dažiem nepatīk tā ideja. Viņi meklē citas grāmatas, kur drīkst nokaut. Ja? Pats vīrus reāli. Saprot, ir apziņas imunitāte pret vīrusiem un ir tāda, kam apziņā nav imunitāte pret vīrusiem. Ja mēs skatāmies uz teiksim tā, rasu specifikām, ja, tad baltādainais cilvēks, viņam apziņa ir ar visjaudīgāko imunitāti pret dažādiem mentāliem un apziņas vīrusiem. Bet, teiksim, attiecīgi tie, es negribu vajag tur dziļi līst, piemēram, mans tāds redzējums ir tāds, ka ir kāds, kuri grib, lai šeit mēs kā cilvēku rase vai cilvēku kaut kāda civilizācija pārstājam eksistēt. Kādā veidā to panākt, ja to nedrīkst ar varu izdarīt vai kaut kā, vajag panākt, lai mēs paši to izdaram, lai mēs paši sevi nolikvidējam, parādam to, ka mēs neesam spējīgi izdzīvot. Mēs esam kā eksperiments, ja mēs esam eksperiments izgāzušies, ja. Lūk, un tas arī tiek darīts, tad, un ir kaut kādi, kas grib, kādi zinātnieki, kas šo eksperimentu veids, kas grib, lai šis eksperiments tomēr izdodās, tad viņi pa laikam mēģina kaut kādā veidā te iedot iekšā to imunitāti, iešpricēt tur kaut kādu tabletīti, vēl kaut ko iedot, ja? Lai tomēr izvelk šī cilvēks ārā sevi. Un ir atkal zinātnieks ļaunais, kurš tikai iešpricē vai šito vīrusu, vai to. Un cilvēka apziņa, kas nav pietiekami stabili, ja, kurš trūks stabilitāti. Ja. Ko nozīmē apziņas stabilitāte? Tas ir apziņas spēja zināt visu un uzreiz.
Iedomājies, ja tu zinātu visu un uzreiz tu pieļautu kādu kļūdu dzīvē. Tev kāds vīrus traucētu dzīvot, netraucētu. Tu vienkārši neizdarītu nepareizas izvēles savā dzīvē. Varbūt tāpēc tad arī mēs nebūtu šeit. Tad mēs nebūtu šeit, jā, bet tieši tāpēc mēs nākam šeit, lai mēs izaugsmētu.